Esi sveicināts šajā dienā un šajā skaistajā laikā, vai tas būtu vakars, vai tas būtu rīts, vai tā būtu pati diena. Paldies teikšu, ka tev ir interese par ko jaunu. Tu šobrīd esi nonācis Network akadēmijā. Network akadēmijā, kuras idejas autori ir Ingūna un Artūrs Petersoni. Un mēs kā inovatīva ģimene vienmēr meklējam kādu jaunu iespēju. Un šobrīd pie mums ir atnākusi atkal viena iespēja, un es kā lektors ilgus gadus strādādama, mācīdama studentus, redzu, ka tās iespējas nemaz nenāk tik bieži. Un tāpēc šodien mēs parunāsim par tādu vienu interesantu tēmu, ko mums darīt, kur mēs liekam savu laiku un cik mums par to maksā. Un tāpēc es gribu sākt šo video ar tādu jautājumu, kā tev liekas, vai šis ir viegls darbs, vai viegli ir izcept maizi, vai viegli ir maizi pārdot? Tāpat arī droši vien var jautāt par pārējām nozarēm. Vai viegli ir ražot pienu, vai viegli ir ražot kādu citu produktu? Protams, ka nē, jo tirgū ir ļoti liela konkurence. Šobrīd ļoti moderni ir piedāvāt cilvēkiem dažādas pārtikas piedevas, zāles un vēl produktus, kas patiešām dažbrīd man rodas jautājums, ir moderni vai pirmās nepieciešamības prece? Un tad man atkal rodas jautājums, vai tos ir viegli pārdot? Droši vien, ka tu atbildēsi tieši tāpat kā es, nē. Jo mēs strādājam arī šajā nozarē. Protams, ka tas ir vajadzīgi, un dažbrīd tas pat ir arī pirmā nepieciešamības prece, bet strādāt šajā nozarē ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc mēs ejam visu laiku soli uz priekšu un domājam par cilvēkiem, kuriem varbūt šī nozara veselība nemaz nav tik tuva, un kuriem arī ir grūti cīņā, kur jācīnās par izdzīvošanu, kur jācīnās par savu tirgus daļu. Jo nevienam nav noslēpums, kad ļoti daudz uzņēmumu piereģistrējās un viņi jau bankrotē. Un arī tiem, kas strādā kā darba ņēmēji, viņiem ir ļoti sarežģīts un smags darbs, ja katru dienu ir jācīnās par uzņēmuma tirgus daļu. Un tad nevar zināt, vai uzņēmums izdzīvos. Un tieši tāpēc rodas loģisks jautājums, ko darīt? Ko darīt, ja mums visiem nāk rēķini, ko darīt, ja mums visiem ir jādzīvo, ko darīt? Ko darīt, ja esam noguruši? Ko darīt, ko darīt, ko darīt? Man nāk atbilde tev, bet jāizlemj būs tev pašam. Protams, ka mums gan augstskolā māca, gan ik uz soļa mums saka, meklē vēl nebijuši ideju. Skaties pēc idejām ārzemēs, klausies visapkārt. Skaties, kas nav Latvijā, skaties, kas nav tur, skaties, kas nav tur. Bet man šobrīd uz šo dienu liekas, ka kas tad nav? Es uz šo dienu, līdz brīdim, kamēr mēs patiešām ieraudzījām šo jauno ideju un jauno projektu, es domāju, ka pasaulē jau viss ir izdomāts. Bet, protams, ka arī šis nav nekas jauns. Tas viss jau vēsturē ir bijis, bet viņš šobrīd ir atnācis pie mums un ar to mēs varam strādāt. Un šobrīd mēs parunāsim par to, kas ir swap. Vai tu tādu vārdu swap jau esi dzirdējis? Ja tu esi nonācis šajā lapā, tad, protams, ka no mūsu komandas, no mūsu darba grupas tu šo vārdu jau esi dzirdējis. Bet, ja tu uzdosi jautājumu uz ielas garām ejošiem, vai tu parādīsi šo spreja pudeli un jautās, vai tu zini, kas tas ir, cilvēki teiks, nē, es nezinu. Un tad, vai tu jautāsi viņiem, vai tu gribi iepazīties, tad viņi noteikti teiks, jā, es gribu uzzināt, ko jaunu. Un tāpēc šeit ir tava iespēja kopā būt ar mums, ar mūsu komandu un būt kopā ar swap. Kādā veidā? Vienmēr kaut kas nāk jauns. Un te es gribu teikt, ka jau tālajā 1910. gadā tika izdomātas pirmās veļas mašīnas. Šeit es nestāstīšu vēsturi, mums būs daudz un dikti skolas, kur mēs varēsim to pārunāt. Pats pirmais veļas mazgāšanas līdzeklis bija veļas dēlis, jūs redzat tāds rievains. Un tajā laikā, kad parādījās pirmās veļas mašīnas, es nevelti šeit ieliku tos zirgus, tad cilvēkiem, kuri bija redzīgi, dzirdīgi, tas bija pirmais bizness. Pirmais bizness, ar kuru tika nopelnīta liela nauda. Un
Un uz šodienu mums vairs nevienam nav jautājums par to, vai mēs mazgāsim veļu ar rokām. Mums ir modernāks un modernāks veļas mašīnas. Bet tiem cilvēkiem nebija kā šiem zirgiem klapītes uz acīm. Ja zirgiem uzliek klapas uz acīm, lai viņi fokusētos uz kaut ko vienu. Un tāpēc, ja tu redzi, ka tavā dzīvē ir iestājies vāveres ritenis, noņem nost tās klapas un fokusējies uz šo te jauno projektu un jauno produktu. Vēl ko es tev gribu teikt, ir ļoti interesanta pieredze arī tāpat šajā te gludekļu vēsturē. Man jautājums, vai tev patīk gludināt? Kuram patīk gludināt? Skaidrs, ka nevienam, bet tā ir mūsu dzīves nepieciešamība. Tieši tāpēc jau pieprasījums tirgu ir pēc sintētiskām precēm, bet sintētiskās preces īpaši arī varbūt bērniem nav tik pievilcīgas, bet gribās staigāt arī dabīgos apģērbos. Un arī šīs te gludekļu paudzes mainījās no paudzes paudzē. Pirmais bija ar oglēm gludināms gludeklis, nākamā gludeklī jau tu redzi lējas pirta šķidrumus iekšā jau bija, un tagad mēs zinām, cik mums ļoti daudz inovatīvu gludināšanas sistēmu tirgus piedāvā. Un, protams, ka tirgus piedāvā un ir arī pieprasījums, jo ko darīt, ja cilvēkam tā patiešām ir ikdienas nepieciešamība. Es domāju, ka šāds izmisums katrai no mums, īpaši sievietēm, nedēļas nogalē, tad, kad visi jau ir sametuši savus veļas kalnus, kad mēs esam izmazgājuši, protams, mēs lielu daļu vairs negludinām. Mēs negludinām palagus, mēs negludinām spilvendrānas, bet ir lietas, kas ir jāgludina. Un tad, protams, mēs ņemam tālāk, kura ņem jaunās tehnoloģijas gludināšanas, kura varbūt izmanto vecās, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīts darbs. Un tāpēc es gribu šeit jau pāriet pie nākamās inovatīvās mūsu iespējas, kur patiešām viena daļa cilvēku, kas jau ir sadzirdējuši šo informāciju par svogu, mierīgi mājās guļ pie televizora, izbauda šo ģimenes idili, kaut blakus aiz sienas kaimiņiene cīnās ar veļas kalniem, lai nākamā nedēļā varētu aiziet uz darbu. Un kāpēc šie jaunieši ir tik apmierināti? Jo šis produkts patiešām ir visu cilvēku sapnis, un īpaši jaunu cilvēku, jo jauniem cilvēkiem nav ne laika, ne vēlēšanās sēdēt pie gludekļa. Tas ir pirmais ģimenes strīds, kad jauna ģimene sajiet kopā, kurš gludinās un kāpēc nav izgludināts. Un ja vēl mēs ar šo brīnišķīgo līdzekli varam nopelnīt, tad es saku, tā ir tāda ideja, kas atnāk laikam tikai pie tā, kas patiešām ir izpelnījies. Jo paskaties visapkārt, rītdien aizejot uz darbu vai aizejot uz savu studiju kabinetu, tu redzēsi, ka tava blakus kursa biedrene gatavojās darba pārrunām. Darba pārrunām domā, ko vilkt mugurā, viņa zina, kad viņai ir teikts, ka tev ir jāizskatās nevainojumi, kad katru krociņu ieraudzīs darba devējs, katru tavu mīmiku ieraudzīs, bet ja tu jau būsi noņēmusies ar gludekli, un kā tas dažkārt ir, ka tu esi nopirkusi jaunu blūzi vai pat varbūt izīrējusi blūzi, un tu pat nezini, uz kādu siltuma režīmu viņu likt, kā gludeklis uzvedīsies. Un tai pašā laikā pie tevis šobrīd ir atnācis šis video, un tu jau esi apmierināts, jo tu zini jaunās tehnoloģijas, un tu jau esi uz viļņa, un tu jau veido savu karjeru. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka tu biji atvērts vai atvērta un paņēmi šo jauno ideju, jo tev bija jautājums, ko darīt, un sekojoši visums tev sūtīja atbildi, un tu viņu pieņēmi, un tu esi smaidīga, smaidīgs, priecīgi, laimīgi esam mēs visi. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā jau es teicu, šādas idejas atnāk ļoti reti. Un tad patiešām, ieskatoties spogulī, pie šādas idejas tu redzi, ka kopā ar mūsu komandu tu no kaķa izaugsi par nopietnu tīģeri. Tīģeri, kurš strādās, veltot savu laiku vispirms jau tām nodarbēm, kuras tev patīk, un tikai pēc tam tu saņemsi atalgojumu par to darbu, kuru tu ieguldīsi, jo šis produkts pārdod pats sevi. Un tādi produkti tirgū ienāk varbūt tikai gadsimtā vienu reizi. Tas būtu ļoti skaļi teikts, bet ja tu man vari piedāvāt vēl ko inovatīvāku, es labprāt uzklausīšu arī tevi. Ja nē, seko mums līdzi. Jau zem šī video tev ir iespēja
kļūt par mūsu komandas partneri un pasūtīt pirmo pirkumu. Jo, kā es teicu, tavs ieguvums būs Network akadēmija, kurā mēs soli pa solim mācīsimies. Tu iegūsi gatavu visu internetu sistēmu, kā strādāt, tu iegūsi daudz jaunu ideju, un tu iegūsi jaunas paziņas, tu iegūsi jaunu darbu, un tu iegūsi jaunas iespējas. Paldies, ka tu biji kopā ar mums, izvēle tavā priekšā. Uz tikšanos!